Sveicināti jūs mājā. Ar jums kopā nedēļas doma un es, Roberts Klimovičs. Šī nedēļa pagājusi joprojām Ziemassvētku noskaņās, taču bez Ziemassvētku noskaņām izskanēja vairākas domas no valsts atbildīgākajām amatpersonām, tā skaitā no valsts prezidenta par mūsu satversmi, par to, ka tā nestrādā un to ir jāmaina. Man ir prieks, ka par šo jautājumu ir ierunājušies cilvēki, kuriem ir vismaz kaut simboliska teikšana, cilvēki, kuri tiek citēti masu informācijas līdzekļos, rādīti televīzijā. Un es arī gribētu divos vārdos pieskarties šai tēmai. Kas tad ir Latvijas satversme? Latvijas valsts satversme ir radusies Veimāras konstitūcijas analīzes rezultātā. Un tā ir ļoti līdzīga tai, taču ir tomēr citādāka. Ja Veimāras republikā, kur pastāvēja no 1919. līdz 1933. gadam, bija parlamenta apakšpalātu un prezidents bija apveltīts ar īpašām pilnvarām, daudz plašākām nekā Latvijā, tad Latvijā tā nav. Demokrātiskā republika, kāda mums Latvijā skaitās, kā mēs redzam, nestrādā. Tos savulaik redzēja Kārlis Ulmans, un pēc viņa apvērsuma valsts acīm redzam uzplauka. To arī mēs pēc 22 gadiem nodzīvotiem pēc šīs satversmes redzam. Protams, esošā uz šo brīdi satversme nav gluži tā pati viens pret viens satversme, kura tika pieņemta pēc satversmes sapulces sasaukšanas. Taču, lai kā arī nebūtu, tā nestrādā. Kas tad mums Latvijā būtu vajadzīgs un kas tad strādātu? Faktiski, ja mēs gribam būt sekulāra valsts un lielākā daļa Latvijas sabiedrības izvēlās šo ceļu, tad ņemot vērā mūsu pieredzi ar tā saucamo demokrātiju, mums vajadzētu aiziet prom no tās. Un pie visām politisko sistēmu nepilnībām jāsaka, ka tautas interesēs visvairāk varas sistēma strādā tad, kad izpildvara un likumdevējs ir patstāvīgā spriedzē un konfliktā. Tas nozīmē, ka izpildvara tiek vēlēta, ievēlot prezidentu, kurš nodibina savu administrāciju, kur arī pārvalda valsti kā izpildvara, un ir parlaments kā likumdevējs. Un viens otru tie uzrauga. Tātad tautas vēlēts prezidents un parlaments. Tie, kuri iebilst pret tautas vēlētu prezidentu, viņi piemēra, ka vienpersoniski prezidents var sataisīt liels skreņus, un Ulmans jau tāds bija. Taču, ja valstī ir parlaments, tad parlaments ir kurā brīdī var nostāties pret prezidentam un rosināt impeachmenta procedūru un atstādināt prezidentu, kā tas notika pavisam nesen vēl Lietuvā. Tad, ja mēs runājam par politisko sistēmu, kāda Latvijai un latviešiem varētu strādāt daudz labāk nekā esošā, tad tā ir prezidentāla republika ar neatkarīgi ievēlētu parlamentu un prezidentu. Protams, ka parlaments nedrīkst tikt vēlēts ar partiju sarakstiem. Tas ir viennozīmīgi. Parlamentā ir jābūt ievēlētiem cilvēkiem, kurus mēs pazīstam. Tātad sistēmai vajadzētu būt vismaz daļēji, ja ne pilnīgi mažoritārai. Un prezidents arī nedrīkst pārstāvēt kādu konkrētu partiju, tam ir jābūt cilvēkam, kurš pārstāv pats sevi. Tāds, kam mēs uzticamies. Tas ir mans viedoklis par sistēmu, kāda Latvijai varētu strādāt. Un tad, kad mēs runājam par dažādām politiskām pārmaiņām, par to nepieciešamību, bieži vien mēs aizmirstām, daudz no mums nepadomā par to, ka kas tad ir valsts katram no mums un kas mēs, pilsoņi vai latviski sakot pavalstnieki, esam valstī. Kā mēs izturamies pret valsti un kā valsts izturās pret mums? Vai mēs izmantojam valsti, vai mēs tai kalpojam, un vai valsts izmanto mūs, vai mums kalpo? Man šķiet, analizējot amatpersonu rīcību, daudz pavalstnieku rīcību, ka šobrīd mūsu modelis ir izmantošanas modelis. Mūsu attiecību modelis ne tikai ar valsti, arī savstarpēji ir izmantot vienam otru. Es ar tevi draudzēšos, tāpēc, ka man tas ir izdevīgi. Es no tevis varu kaut ko dabūt.
Un tu ar man draudzējies, tāpēc, ka es tev varu kaut ko iedot. Bet īstais cilvēcisko attiecību modelis, dievišķais cilvēcisko attiecību modelis ir kalpošanas modelis. Tas, ka mēs viens otram kalpojam. Un arī ar valsti mūsu attiecībām vajadzētu būt tādām kalpojošām attiecībām. Mums ir jākalpo tai, un valstī ir jākalpo mums. Jebkurā statusā. Vai pavalsnieka statusā, vai amatpersonas statusā. Un šis ir jautājums, kur es uzdodu šodien katram mūsu skatītājiem padomāt, vai es kalpoju, vai es izmantoju. Ar šo domu šodien atvados no jums uz redzēšanos pēc nedēļas. Visu labu!